Uzvarētāja, un man šobrīd šeit blakus stāv Krista, kuru mēs redzējām pirms brīža video rullītī, un man liekas, ka spilgtākais moments tajā bija stāsts par to tavu sedziņu. Jā, tā bija. Talantu konkursā. Nu tad mans jautājums, un, protams, arī daudziem noteikti tāds ir, kāds tad liktenis tai sedziņai ir, vai viņa ir atmesta, vai tagad uz šūju un mēģina saraut 3 gados iekavēto, kā ir? Ja tā godīgi, tad atbraucot no šova mājās, es viņu noliku uz palodas, un tur vēl viņa līdz šai dienai stāv, neesmu aiztikusi. Putekļi krīt virsū. Nē, nekrīt, tur kaut kas pa virsu uzlikts ir, tāpēc viss kārtībā viņai ir. Nu tā ideja par to gultas apklāšanu kaut kad ir atmesta uz kādu laiku, jā. Ja? Jā. Nu labi, paldies, Krista, lai viss tev izdodās, un tavs talants tiešām ir, saglabāt to pozitīvo skatu uz dzīvi. Labi. Paldies, Krista. Aplaus Kristai. Skatītāji, jūs turpināt balsot, un jūs noteikti ļoti interesē, kāds tad uz šo brīdi ir rezultāts. Jāsaka, jūs redzat tabulu šajā brīdī, un 3. vietā pat labāk ir Inese ar 691 balsi uz šo brīdi. Un par pirmo un otro vietu ļoti sīvā ciņā šobrīd dala gan Kristīne, gan arī Alise. Viņām abām ir pāri pat 3000 balsu katrai, bet tas ir ļoti tuvu. Un tā kā jūs šovakar izlēmat, kura no, varbūt pēkšņi fani ieraudzīs un sāks balsot vairāk par Kristīni, par Inesi, es domāju, vai arī Kristīnas un Alises fani tagad sasparosies. Tā kā esiet aktīvi un izdariet pareizo izvēli šovakar. Kamēr jūs to darat, mums, protams, jāiepazīstas ar vēl vienu šarmantu meiteni, ar kuru mums bija iespēja tikties 2 sērijas, un ļoti skaista meitene, Anete. Sagaidām Aneti ar aplausiem, Anete Janko. Anete Janko, 20 gadus jauna dāma, spilgta, pozitīva un aktīva studente, kuras darbs paralēli mācībām ir saistīts ar kazino. Uzskata, ka katra sieviete neatkarīgi no sociālā statusa un vecuma ir pelnījusi būt pelnrušķīta. Par saviem talantiem uzskata aktiermeistarību un dejošanu. Labvakar, Anete. Labvakar, Lauri. Prieks tevi redzēt, un jāsaka, kā jūs teicu, tu biji spilgta kandidāte, un daudz arī mēs domājam, ka iespējams, ka tu būsi starp finālistēm. Taču viens lēmums izmainīja visu, un patiesībā man šķiet, ka tu līdzīgi kā Krista aizgāji no šova talantu raidījumā. Tā bija? Tā bija. Un patiesībā tev kāju priekšā pielika kas? Kolēģis, ja nemaldos. Nu, neteiksim, ka tā. Bet man šķiet, ka toreiz bija šis iekšējais balsojums, un pašsakot, paskatīsimies video un atcerēsimies, kā tas viss īstenībā notika. Kā Anete šeit uzvedās un kā viņa aizgāja. Anete teica, ka viņa ik pa brīdim patīk domas uzlikt uz papīra. Man ļoti patīk bieži pasēdēt un pārdomāt dzīves vērtības par to, kādā pasaulē mēs dzīvojam. Vai viņi to izdomāja vakar, aizvakar, vai viņi to uzrakstīja šodien? Es nezinu, bet vai tas ir hobijs un talants? Ja viņai tas patīk, tas ir viņas hobijs, viņa dara to ar prieku. Man ir sajūta, ka tas ir drīzāk tā kā no kaut kādas grāmatas